Labrīt! Es ceru, ka tagad labā vietā mikrofons nekā iepriekš. Es, protams, diezgan agri piecēlos, lai bišķi vairāk kaut ko pafilmētu, jo es nezinu, kā man sanāks pa dienu filmēt, jo mēs šodien dosimies pārgājienā. Un pārgājienā mēs dosimies ar pilnīgi random cilvēkiem. Es nezinu, cik būs cilvēki. Mēs vienkārši, man kolēģi atrada sievieti, kas rīko pārgājienus, un jā, mēs izdomājām, kāpēc ne. Tāda ātrā ideja, un iesim 17 kilometrus pa Carnikavu, kas man ir ļoti mīļa vieta jau ilgu laiku. Šis būs ļoti interesanti. Es nezinu, kā man būs ar filmēšanu, jo man ir grūti filmēt svešu cilvēku lokā, teiksim tā. Tāpēc es nezinu, kā būs. Es esmu tomēr arī kautrīga kaut kādā ziņā. Kamēr esmu mājās, izdomāju, ka pastāstīšu arī par grāmatām. Neko daudz man nesanāca izlasīt, jo mums arī darbā... Sveiki! Ārprāts. Tieši pie loga, tāpēc viņš skatās pa logu ārā. Labi, es turpināšu stāstīt. Jā, mums darbā ir pastaigu izaicinājums atkal jau 3. gadu, un šogad es baigi neiespringstu uz to visu, bet pārgājieni man patīk. Un ja man kāds piedāvā, tad aiziet. Tā, ikdienā, protams, staigāju. Bet par grāmatām runājot, jā. Jā. Daudz es neizlasīju, nebija laika, ārā foršs laiks, jāiet ārā un tā. Bet es pabeidzu to 451 grādus pēc Fahrenheita. Man tās grāmatas vairs nav, es atdevu atpakaļ kolēģei. Man patika kaut kādā ziņā tā grāmata, jo viņa bija kaut kas pilnīgi savādāks. Kā jau es teicu, tā ir tāda zinātniskā fantastika, un es neko tādu īsti nebiju lasījusi. Tāpēc bija interesanti. Tad es izlasīju šo grāmatu. Kā māksla var mainīt dzīvi. Interesanta grāmata. Tur ir tā, ka viss tiek sadalīts pa emocijām, varētu tā teikt. Un tad ir par katru rakstnieku, par katru mākslinieku kaut kāds aprakstīņš, un tad ir iekļauta viena viņu glezna, kur ir arī mazliet paskaidrots, kas tur ir uzgleznots. Un diezgan interesanti, jā. Tā izskatās iekšā viņus, un te ir radīta enerģija sākās nodaļa. Un tad, piemēram, tur ir kaut kāds rakstnieks, mākslinieks, un tad ir kaut kāda viņa glezna, un blablabla, un forši. Man patika, ja ir interese par par māksliniekiem. Man galvā neliekas domas. Un šobrīd es lasu šo grāmatu. Tēvs. Šī grāmata man patīk un nepatīk. Tas, kā viņa ir sarakstīta, ir tāds bišķiņ tāda metāšanās pa laikiem, un tiek pieminēts daudz dažādas personas. It kā tas stāsts ir par to meitu, to tēvu un viņas māsu mazliet tur kaut kas, bet vairāk, jā, protams, par to meitu un tēvu, bet es nezinu, brīžiem man patīk, jā, atgādina tur pagātni, kā mēs tur dzīvojām, jā, tajā laikā, bet es nezinu, vai es kādam ieteiktu viņu lasīt, gan jau, ka nē. Es vēl, protams, neesmu izlasījusi, es šobrīd viņu lasu, man vēl tur ir kaut kas palicis, tā kā nākamajā video būs kārtīgāka atsauksme par to, ko es domāju par šo grāmatu. Labi, dodamies. Nē, Enzo paliks mājās. Es nezinu, tur nedod Dievs citi suņi, vai ne? Tas būs mūrgs. Tikai to tētīti beidzot pavadīs dienu, nevis visu laiku tikai māmīte. Visu laiku tikai māmīte. Es jau taisos, protams, es pamādos par agru, tāpēc man nav ko darīt. Es, protams, gribēju jau iepriekš arī uztaisīt, tā kā tas pārgājiens ir
pa ziedojumiem, tad, protams, man gribās kaut ko iedot, jo cilvēks ir ielicis savu darbu un izplānojis un dodās ar mums un tā tālāk. Un es gribēju aploksnītā ielikt naudiņu, protams, un tādu tā kā pateicības vēstelīti. Paldies par piedzīvojumu, lai viss izdodas arī turpmāk. Un tā. Man patiktu kaut ko tādu saņemt, tāpēc es parasti cilvēkiem dodu kaut ko, ko man pašai patiktu saņemt, un man liekas ļoti jauki. Cheers. Burvīgi. Ko tu teici, Elžuk? Burvīgi. Burvīgi, viņa saka. Es domāju tāpat. Te pie jūras reāli riktīgs vējš un nenormāli nepatīkami, protams, pūš. Labi, ka man ir šāds šaulīti. Un mēs esam nogājuši 10 kilometrus. Un tā kā sanāk jau vairāk kā puse. Es ceru, ka mēs ilgi neiesim gar jūru. Vajag patīkami nav. Drīz arī būs pusdienu pauzīte. Es maz atradu iespēju, lai es varu kaut ko parunāt, jo man ir riktīgi nērti. Tāpēc es neko baigi daudz nefilmēju. Bet tagad mēs ejam pašā aizmugurē. Te ir viss skaļāks un tad liekas, ka var kaut ko pafilmēt. Tas man jau liekas skatās, kā tā. Tiešām es drīz aizmušu. Jā, gribās gulēt. Labs rakurs. Zilas debesis un tā. Mēs tagad pašķīrāmies jau no pārējiem. Tā kā Ilzei vēl jāgaida ir vilciens. Tad mēs izdomājām vēl bišķiņ pastaigāt. Un aiziesim līdz Gaujai, tur ir kaut kāds tilts pāri Gaujai gājēju. Neesmu īstenībā nekad redzējis. Tāpēc būs arī interesanti to paskatīties. Un pats pārgājiens bija rītīgi foršs, bija arī daudz takas, kuras nebiju gājusi. Un pati vadītāja, kas organizēja šo pārgājienu, rītīgi forša, ļoti patika. Un jūtos, suns mums uzbruk. Jūtos es rītīgi labi, nav vispār nekāda baigi noguruma sajūtas. Tāpēc arī mēs ejam, mēs jau varējām arī kaut kur iet sēdēt vai, nezinu, man mašīnā vai kaut kur. Bet mēs tik Ilžukas soļojam vienkārši. Mēs esam vienkārši neapturamas. Tāpēc paiziesim tur vēl kaut ko. Tad jau jālaiž būs maiņās. Lidmašīna. Jā, kaut kāda lidmašīnīte. Ja vispār var redzēt. Es atbraucu mājās, principā, un kas? Jā, man laikam ar cepuri baigi nospiedušies te moti. Bet es atbraucu mājās, un tad Rihards teica, ka jābrauc uz veikaliem, tā kā mēs vēl bijām veikalos. Man vairs vispār nav enerģijas, jo mēs vēl nostaigājām pa veikaliem, plus tie 20 kilometri. Oh my God, vienkārši. Nesiet man gultu šurp. Nē, kājas ir nogurušas, jo, daudz sanāca šodien nostaigāt. Tā kā es domāju, ka es vairāk nefilmēšu. Šis ir tāds... Šī ir reāli pēdējā pilīte.
manai enerģijai. Nu, nē, gan jau es kaut ko vēl darīšu, bet filmēt noteikti vairāk neko. Nu, es ceru, ka jums patika. Man patika. Bija jautri, bija forši, bija interesanti. Un tiekamies kaut kad vēlāk.